Esiet sveicināti! Klāt ir ceturtdiena un klāt arī kārtējais raidījums Augsta pulsa zona. Meitenes, rokas bumba vai handbols? Mēs noteikti teiktu, ka handbols. Vecāka gada gājuma cilvēki varbūt teiktu rokas bumba. Un tie, kas skatās limuzīnu Jāņu nakts krāsā. Tā kā jā. Es arī piekrītu Agnijai. Tad šodien runāsim par handbolu. Handbols tomēr ir tās diezgan skarbs sporta veids, kontakta sporta veids. Kāpēc jūs tādas divas pēc izskata trauslas meitenes izlēmāt nodarboties tieši ar šo sporta veidu? Izskats ir maldīgs. Nepavisam varbūt neesam trauslas. Personīgi es ar handbolu sāku nodarboties 2. klasītē, kad mani uzrunāja trenere Lāsma Mičule. Un tā sākās manas handbola gaitas jau gandrīz 20 gadu garumā. Es sāku nodarboties ar handbolu tieši 7. klasē, kaut kur. Mani arī uzaicināja trenerīte Vita Brīkmane. Tautas bumbas sacensībās pienāca man, pajautāja, vai nevēlos pamēģināt kaut ko. Es piekritu, atnācu uz pirmo treniņu, iepatikās, un tā arī paliku šajā sporta veidā. Kas ir tieši tas, kas jums iepatikās handbolā? Handbols ir ļoti dinamisks, azartisks sporta veids. Tas ierauj iekšā, burtiski nemanot. Tā ir mīlestība pret šo sporta veidu, laikam. Jā, arī komanda, kas atbalsta, ir blakus vienmēr. Saka, ja kaut kas nepatīk vai nesanāk, tad vienmēr atbalsta. Ir blakus, kā saka, otra ģimene. Es, kad pirmo reizi skatījos handbola spēli, es uzzināju, ka tad, kad vārti tiek gūti, pēc tam, kad uzbrucējs ir apgriezies pats ap savu asi, tad tiek ieskaitīti vairāk punktu. Man tas likās ļoti dīvaini. Vai ir vēl kaut kādi tādi noteikumi, kas handbolu atšķir no citiem sporta veidiem? Šie noteikumi par vairākiem punktiem vairāk attiecas uz pludmales handbolu, jo pludmales handbols ir vēl atraktīvāks. Tur var būt tā, ka 2 punktus gūst, ja golu iemet vārtsargs, vai spēlētājs apgriež 360 grādos, vai iedod gaisiņu. Handbolā īsti patiesībā, parasti kā paskaidrot cilvēkiem, kas nezin, kas ir handbols, tad tas ir kaut kas no basketbola, tikai uz futbola laukuma gandrīz vai. Tā kā, jā, šādi te. Kāpēc bumba vienmēr ir tik netīra? Spēlējot, mēs izmantojam tādu tā kā līmi, vasku, kas pastiprina metienu, neļauj bumbai izslīdēt, jo vienā rokā diezgan grūti to bumbu noturēt. Ja tā ir lielāka par plaukstu. Jā, un tad viss ir netīrs, ne tikai bumba, arī formas, rokas. Kādās pozīcijās jūs spēlējat savās komandās un kāpēc tieši šajās pozīcijās? Es esmu handbola vārtsargs, sargāju vārtus. Un patiesībā pirmo periodu, kādus 2-3 gadiņus, es biju laukuma spēlētājs, spēlēju, cik atceros, insaidā. Un tad sanāca tā, ka mūsu komandas vārtsardzīte bija gadu vecāka. Viņa nevarēja piedalīties ar mūsu gadiem jaunatnes čempionātā. Tad mēs rotējām vārtos. Un tā kā es biju tā daugumā garāka, mācēju špagatu uztaisīt. Vienu spēli pamēģināju, man ļoti iepatikās, un tā es arī paliku šajā pozīcijā. Es esmu ārējais spēlētājs. Jau no paša sākuma. Esmu bijusi arī vārtsargs kādu neilgu periodu. Bet tas man tiešām nepatika. Man patīk tieši azarts, tas uzbrukums, kad vari cīnīties asi vai arī mierīgi. Un tad tā arī es paliku pie ārējā spēlētāja. Ārējais spēlētājs, tātad tu esi uzbrucējs? Jā. Uzbrucēja lomu, jā. Pastāstiet par komandām, kurās jūs šobrīd spēlējat. Mēs šobrīd spēlējam Latvijas sieviešu virslīgā, pārstāvam Jēkabpils komandu, Jēkabpils sporta skolas komandu. Principā lielākā daļa komandas ir arī Jēkabpils sporta skolas audzēknes. Es jau tā kā esmu dinozaurs gandrīz šajā komandā. Kopš laika, kad es sāku spēlēt virslīgas komandā, komanda ir mainījusies principā pilnībā. Un laikam es esmu arī vecākais cilvēks šobrīd mūsu komandā. Un Vivita spēlē arī pie 8. Jā. Pie 7. pie 8.
jaunatnes čempionātā. Parunāsim mazliet par virslīgas čempionātu. Es zinu, ka Jēkabpils sieviešu handbola komandai vēsturiski ir diezgan daudz panākumu, vai ne, arī virslīgā. Pastāstiet par šo sezonu, kā jums ir gājis un ar ko šī sezona ir bijusi īpaša? Šī ir bijusi diezgan tāda grūta un intensīva sezona, jo vairākas komandas biedrenes spēlē arī pie jaunatnes izlasītēm. Jaunatnes čempionātā piedalās, tāpēc viņām tas spēļu skaits ir ļoti liels. Reizēm nākas pat izšķirties vai spēlēt pie Jēkabpils komandas vai, piemēram, Vivitai pie izlasītas komandas, kas arī piedalās šogad virslīgas čempionātā. Un šobrīd, ja nemaldos, ieņemam 4. vietu. 4. Jā, tā kā mums priekšā ir pats svarīgākais sezonas punkts, kas ir fināli. Bet šī ir pirmā sezona, kad Jēkabpils komanda piedalās arī Baltijas čempionātā. Tā ir? Jā. Tur sezona ir noslēgusies, vai ne šobrīd? Jā, šobrīd tā ir noslēgusies. Kā jums tur gāja? Kā mēs ar Vivitu pirms intervijas runājām, es teicu, ka bija diezgan slikti. Vivita teica, nē, varēja būt vēl sliktāk. Diemžēl ieņēmām godpilno pēdējo vietu, bet šī bija jauna pieredze. Mēs spēlējām pret ļoti spēcīgām komandām no Somijas, no Lietuvas. Bija arī ļoti daudz spēļu, kur nepaveicās, piemēram, pret Igauniju Mistras spēle. Tā laikam bija, kur visa spēle bija punkts punktā un pēdējās sekundēs vienkārši ielaidām netveramu golu. Tā kā bija arī ļoti sāpīgi zaudējumi. Un Baltijas līgas spēļu rezultāti mums bija tā, ja mēs spēlējam sieviešu virslīgā pret kādu Latvijas komandu, kas arī piedalās Baltijas līgā, tad šie punkti automātiski arī pāriet uz Baltijas līgas rezultātiem. Un šo sezonu tā sanāca, ka diemžēl arī neizadījām visai veiksmīgas spēles pret Ludzas un Dobeles komandām, tāpēc Baltijas līgas rezultāti līdz ar to arī nebija tik veiksmīgi. Bet kopumā mums ļoti patika patiesībā, un mēs ceram, ka nākamgad arī varēsim spēlēt, jo pieredze bija ar daudz labākiem rezultātiem. Jā, tieši tā. Bet, protams, tā pavisam ir jauna pieredze un interesanta pieredze doties izbraukumos tālāk nekā Dobele vai Salaspils vai Rīga, vai ne? Tas taču arī gan komandu saliedē, gan jūs arī redzat citas zāles, citas spēlētājas, citas pretiniekus, vai ne? Jā. Īpaši ļoti interesanta pieredze pat bija, kad braucām pēdējās spēles mēs aizvadījām Somijā, Helsinkos. Tur jau tā atmosfēra bija, ka tu ieej sporta zālē, kur komanda, pret kuru tu spēlē, viņai principā ir savs klubs, savas ģērbtuves, cits līmenis, nevis kā mums tā vietējā Latvijas čempionātā. Protams, tās spēles arī tika zaudētas smagi. Cik mums bija spēlē pret somietēm rezultāts? -10, vairāk varbūt. Jā, bet tur tu jūti līmeni un tev liekas vienkārši wow, prieks arī pēc spēles tādām meitenēm iedot 5. Un tiešām fantastiska pieredze. Un arī redzat, kur tiekties, vai ne? Tīpaši jaunajām spēlētājām, kurām vēl tas potenciāls jāattīsta. Jā, tā ir ļoti laba iespēja un pieredze. Un tāpat laikā arī treniņš priekš sevis, priekš Latvijas vietējā čempionāta. Pastāstiet vairāk par Jēkabpils sporta skolu. Cik šobrīd vecuma grupās var trenēties handbolā un kāda ir tā situācija? Situācija patiesībā ir ļoti laba tieši handbolā. Tā kā es pati arī trenēju jaunatnes meitenītes handbolā, pie manis var trenēties 2012. un 2011. gadā dzimušas meitenītes. Un neskaitot mani, mums ir vēl 3 treneres. Katrai trenerai ir pa kādām 2-3 grupiņām. Principā, ja ne katru gadu, tad katru otro gadu noteikti tiek uzņemtas jaunas meitenītes, tiek veidota jauna grupiņa. Bet ir tikai meiteņu grupas, vai ne? Diemžēl, jā. Mēs ļoti arī, es teicu, ka es ļoti gribētu trenēt puisīšas. Bet tā ir sanācis, ka Jēkabpilī ir ļoti daudz sporta veidu attīstītu. Tas pats hokejs, futbols, basketbols un līdz ar to šobrīd, jā, diemžēl, tad tikai meitenītes. Bet man šķiet, nevaru teikt, diemžēl, man šķiet, ka tas ir
sasniegums, ka mums ir meitenes un ka mums ir tik daudz meitenes, kas trenējas handbolā, jo Latvijā handbols nav tik ļoti populārs. Ne visās pilsētās ir meiteņu komandas, ne visās pilsētās ir puišu komandas. Tā kā, kam ir jāpasaka paldies, ka Jēkabpilī tieši meiteņu komanda ir vēsturiski vienmēr bijušas un ar labiem sasniegumiem bijušas? Noteikti mūsu trenerītei Vitai Brikmanei. Viņa ieviesa handbolu Jēkabpilī. Paldies arī mūsu trenerītei, manai pirmajai trenerītei Lāsmai Mičulai, kas tā kā mūs savervēja handbolā no Jēkabpils pamatskolas un uzturēja šo handbola ģimeni Jēkabpilī. Bet principā, jā, lielākais paldies Vitai Brikmanei, pie kuras arī šobrīd mēs ar Vīvitu trenējamies. Un sporta skolā ir vairākas treneris, gan tu esi, gan Vita Brikmane, Lāsma. Lāsma šobrīd, diemžēl, vairs netrenē, bet mums ir divas jaunas trenerītes, Vitnija Paula Krodziniece, kas šobrīd studē Latvijas Sporta pedagoģiskajā akadēmijā par handbola treneri. Un Krista Zelčāne, kas arī šogad ir uzsākusi studijas un arī tieši ar pagājušo gadu ir nokomplektējusi jaunu grupiņu. Tā kā sieviešu handbols Jēkabpilī ir drošās rokās un viss notiek un nākotni mēs jau redzam. Ja jūs paskatāties uz līdzšinējiem piedzīvojumiem un notikumiem, kas ir visvairāk palicis jums atmiņā? Kādas spilgtas uzvaras, uzvarēti čempionāti? Noteikti pirmā medaļa, ko es saņēmu. Es pēc tam pa māju skraidāju un viņu vicināju saviem vecākiem, kad man ir tiešām rokā pirmā mana medaļa. Kas tā bija pa medaļa? Diemžēl, man liekas, es neatceros to, bet es zinu, ka tā bija medaļa. Un vecāki lepojās ar mani ļoti tuvu sirsniņiem. Man laikam tie būs 1998. gadā dzimušo meiteņu Latvijas izlases laiki. Vispilgtāk laikam atceros braucienu uz Gruziju, kad tas tā kā skaitās Challenge trofijas, tā teikt, nabadzīgo valstu turnīriņš, kur var braukt, spēlēt. Un mēs piedalījāmies šajā turnīrā, ieguvām 3. vietu. Un jā, tie izlases laiki bija ļoti atmiņā paliekoši, sirdī tuvi. Un tā jau, protams, katra uzvara ir palikusi atmiņā, katrs kausiņš. Kā jūs parasti atpūšaties un atjaunoties pēc kaut kādām smagām spēļu sērijām? Ar banānu rokās. Labi paēst, jā. Lai puncīts pilns, noteikti gultā atpūsties, kaut ko pastīties, kādas seriāls, filmas. Man laikam atpūta ir kaut kas aktīvs. Man tāda mierīga atpūta laikam dzīvē neeksistē. Es esmu no vienas aktivitātes otrajā. Ja tās būs spēles, tad no tās atpūtīšos ar atpūta dabā, ar ģimeni, pārgājieniem. Es esmu vairāk fizisku aktivitāšu piekritēja, un tā arī man skaitās kā atpūta. Kā šobrīd izskatās jūsu ikdiena un cik tajā daudz laika aizņem handbols? Personīgi manā dzīvē handbols aizņem ļoti daudz laika, principā katru dienu. Ja ne es pati esmu treniņā, tad es savus darbdienu vakarus pavadu trenējot mazās meitenītes. Un brīvdienās arī, ja ne man pašai ir sacensības, tad mazajām meitenītēm noteikti ir sacensības, tā kā nav pagājusi gandrīz neviena diena pēdējo gadu laikā bez handbola. Un vēl bez handbola, ar ko tu nodarbojies ikdienā? Tā teikt, kā tu nopelni dienišķo iztiku? Mans pamatdarbiņš ir valsts policijā. Esmu izmeklētājs. Un tad jau arī atkal atgriežamies pie handbola treniņi ar mazajām un papildus vēl arī esmu nepilna laika neklātienes students Latvijas universitātē. Vita, kā tev? Man ir skola, protams, no sākuma dienas sākumā. Tad ir treniņi. Tad ir, protams, pēc treniņiem mājas darbi, viss atkal skolas lietas. Un tā pa lielam visu nedēļu paiet. Un tad brīvdienās arī spēles pa lielam visās ir. Bet katru dienu taču nav handbola treniņu, vai ir? Pa lielam pirmdienās vienīgi nav, jo tad ir kādās svētdienā vai brīvdienās spēles. Un tad ir dots laiks atpūtai, kuru tu vari pats
izvēlēties, ko pats vēlies darīt. Bet tā pa lielam viss aiziet handbolā. Un kas vēl ir tās lietas, ko jūs vēl izvēlaties darīt savā brīvajā laikā? Vai atliek laiks vēl kādiem hobijiem? Volejbola treniņu. Es piedalos skolas volejbolam. Tad šādi tāda aizēju, kad ir laiciņš. Man ir līdzīgi kā Vivitai. Es arī esmu volejbola piekritējis. Vēl, protams, laiks ar ģimeni, ar mazo dēliņu, vīru. Un vēl man ļoti patīk lasīt grāmatas. Tā. Kādu grāmatu varētu ieteikt visiem izlasīt? No latviešu autoriem noteikti Sandras Kalnietes un Leldas Kovaļovas jaunākās grāmatas. No ārzemju literatūras laikam tad visas Hālada Hoseini grāmatas, īpaši Puķu ķērājs. Tās būtu mans tāds tops. Šķiet, ka Puķu ķērāju esmu lasījusi pirms kādu laiku. Vivita, tev arī patīk lasīt grāmatas? Nē, tiešām. Nē? Man nav pacietības tik ilgi sēdēt un lasīt. Es izvēlos kaut ko labāku, kaut ko aktīvāku, tādu, kas tiešām tā uzmundrina, kā saka. Ko jūs teiktu tiem vecākiem, kuri šaubās vai nevar izvēlēties, kurā sporta veidā sūtīt trenēties savus bērnus? Pirmām kārtām tas noteikti ir jāskatās pēc bērniņa temperamenta. Ja viņš ir tāds mierīgs, varbūt lēnīgs, tad noteikti, kad kaut kāds handbols, regbijs, nebūs priekš tā bērniņa. Bet visvienkāršākais veids, kā to noteikti, ir pamēģināt. Pamēģināt aiziet uz treniņiem, nepatīk, pamainīt kaut ko un dot vienkārši iespēju izmēģināt to sporta veidu, un tad jau ļoti ātri viss top skaidrs. Agnija, kad tev ir lielāks gandarījums, kad tu pati uzvari kādā spēlē ar savu komandu, vai kad tavi audzēkņi uzvar spēlē? Šis ir ļoti grūts jautājums. Es teiktu, ka laikam lielāks gandarījums ir tad, kad manas mazās meitenītes uzvar. Jo iepriekš to nevarēju iedomāties, bet šobrīd man liekas, ka vēl satraucošāk un vēl grūtāk un nervu skutinošāk ir tad, kad tu stāvi laukuma malā un tu nevari palīdzēt laukumā bērniem, nekā tad, kad tu esi pats laukumā vārtos, jo tad tu visu aizmirsti, tu esi iegājis spēlē, tu par neko diži nedomā, tev ir tas adrenalīns un tu aizmirsties. Bet tad, kad tu stāvi laukuma malā un tev ir jāvada spēle un jādomā kaut kāda taktika un jāvēro meitenes, kā viņas jūtas laukumā un kurai labāk ko uzticēt. Tas ir daudz grūtāk. Tas prasa lielu enerģiju, tas ir satraucoši. Un tad laikam es teiktu, ka lielāks gandarījums ir tad, kad manas maziņās gūst panākumus. Tad, kad tu tur stāvi kā trenere tādā spēlē, vai tas ir tas brīdis, kad tev tas pulss paaugstinās? Pavisam noteikti. Noteikti, jā. Un vēl kādi ir brīži tev dzīvē, kad tev paaugstinās pulss? Man liekas, vieglāk būtu atbildēt, kad man nepaukstinās pulsa. Jo man visa dzīve ir augstā pulsā, īpaši tad, kad man ir jābūt 3 vietās reizē. Tur sabraukumā Ludzā, spēlē Salaspilī un vēl kaut kur skolā paralēli. Un tieši, kad bijām Somijā, Baltijas līgas pēdējās spēlēs, meitenes jau par mani smējās, ka mēs braucām uz autobusu un Agnija vienā rokā portatīvais un telefons, jo telefonā ir handbola meiteņu čatiņš un portatīvajā datorā vēl lekcijas kaut kādas attālinātiet. Tā kā es principā visu laiku dzīvoju augstu pulsa zonā. Vivita, kādā situācijās tev paaugstinās pulss? Ja runiet par handbolu, tad tieši tad, kad rezultāts iet punkts punktā, jo tad tieši gribas parādīt to augstāko līmeni, kad mēs tomēr esam labāks nekā pretinieces. Bet ja no dzīves, tad tās noteikti tās jautrās idejas, tādas ašās, kuras tieši tajā momentā ir izdomāts, un tad tu šaubies, vai tiešām tu to gribi vai nē, un tad tāds strīdīgs jautājums tad ir, vai tiešām piedalīties tajā idejā vai nē. Un kā jums liekas, kas ir tas lielākais ieguvums no tā, ka jūs esat veltījuši jau diezgan lielu daļu savas dzīves tieši handbolam? Pirmām kārtām tie ir cilvēki, draugi. Diez vai es būtu Vivitu satikusi, ja nespēlētu handbolu. Noteikti tā ir trenerīte, viņa mums ir kā otra mamma. Principā viņa ir mūsu uzticības persona un principā komanda. Komandas gars. Jā, arī
fiziskā sagatavotība, protams, kā ar jebkuru sporta veidu nodarbojoties, sajūtas, izbraucieni. Noteikti ne garie ļoti, bet... Jā, piemēram, katru gadu esam ekskursijā Ludzā. Tā kā iepazīstam Latviju kopā. Tātad jūs esat stingri nolēmušas turpināt spēlēt handbolu? Pilnībā. Noteikti. Es parasti smējos, kad es vēl 50 gados uzkrāsošu sarkanas lūpas un stāvēšu vārtos, ka tik viegli netiks viņas no manis vaļā. Kas ir tas grūtākais stāvot vārtos? Vai arī kas tev visvairāk patīk stāvot vārtos un sargājot tos vārtus? Patīk tas adrenalīns, kas ir sargājot vārtus, tā sajūta, ka tev sanāk atvairīt kaut ko neņemamu. Protams, meiteņu atbalsts vienmēr, jo mana performance vārtos ir atkarīga no viņu aizsardzības. Un jā, vairāk es teiktu, ka tas adrenalīns un azarts pēc katras atsistās bumbas izdarīt vēl un vēl vairāk un labāk un ātrāk. Un raidījuma noslēgumā varbūt jūs varat atklāt savus tādus plānus vai mērķus, pie kā jūs gribētu piestrādāt, ko jūs gribētu sasniegt tuvākajā laikā. Es noteikti gribētu spēlēt kaut kur ārzemēs, kad mani kaut kur pasauc, piedāvā kādu piedāvājumu. Tos tiešām mērķis, tas ir mans tas lielais tāds. Tu tā kā gribētu profesionāli spēlēt handbolu, jā? Mans mērķis noteikti būtu uzturēt sevi labā formā, lai es tieku līdz jaunajām meitenēm. Turpināt spēlēt, turpināt būt šajā sporta vidē. Ja tas ir, manuprāt, viens no labākajiem, kas dzīvē var būt. Sports, fiziskas aktivitātes, aktīvs dzīvesveids, draugi, cilvēki, ko tu iepazīsti caur sportu. Un mums priekšā vēl ir Latvijas virslīgas čempionāta fināli. Tā kā tāda sezonas odziņa. Novēlu jums veiksmi un novēlu sasniegt mērķus un lai plāni un sapņi piepildās. Un skatītājiem novēlu, ja vēl neesat pievērsušies kādam no sporta veidiem, tad noteikti kaut ko izmēģiniet, jo, kā mēs redzam, ieguvumu ir ļoti, ļoti daudz. Paldies, ka skatījāties! Uz tikšanos atkal nākamā ceturtdiena. Visu labu!